Kājnieks, sveicināt, labvakar! Nu jā, nu tā kaut kā, man viens stāstamais jums, jā. Tā stāsts, joku pēc, kā parasti. Labi, tie nebūs baigie kapeņu stāstiņi, bet mēs var visu tā papētīt dziļāk, un tā viņš arī iznāks kapeņu stāstiņi. Jā, es sāku godīgi. Tā labi. Sāk stāstīt, aiziet. Tad, tā, kāpēc stāstiņi tā? Autovadītājiem iet runa, tagad šitie būs rītīgie kāpēc stāsti. Autovadītājiem vispār pa ceļu, kā brauca, kāda ātrumu, jo policija nevar noķert, nevar tos ātrumu pārkāpējs noķert. Tāpēc, ka visiem kaut kādā tur telefonos tur, policijā viņi uzrādās, policija tur. Tad es braukšu lēnāk. Jā. Te policija nav, tā es varu stiept, cik es varu 150 vai 200, tak. Pohu, 4 audiņas apdzen uz 200, blīdz, knap pats izvalkā savu BMW apmetu. Kūliņas, bļet, sapizāru tagad normāls biatlonists, kas sodapuļs veids. Tikai sots ir bišķiņ stingrāks, jā. Tā, tas būtībā ir pa šitu ātrumu pārkāpējumu. Blīns, es cik reizes neiet uz Rauhaus. Jūs zināt rādītās. Rauhaus pie baznīcas, serpentīns un blaks, Oi, tu gan neko pabrīnīties. Kur tev jāskrien? Es nezinu. Tu pa 5 minūtes ātrāk tur būsi, kas viss. Ja tu brauc uz 150 uzreiz ieslēdzās motors, es domāju, haidī, blīn. Tur taču normāli jābrauc pie baznīcas bīstams pagrieziens, tur vajag ierobežojumu zīmi. Uz kādu 70, ne uz 90. Uz 90 pat arī neievēro. Loģiski, kurš mums ievēros, ja viņam ir motors un baigais aparāts, tad nafīgi viņam ievēro. Viņš brauc uz savu 110, vai pieņems viņam pie 2 pārēj. Tas, kas neēd, tas neēd, jā. Tāda ir loģika. Starp citu, manā kādreiz bija autovadītāja tiesības, bet netīšām viņas man pauzot pokam, tāpēc, ka tur baigi poks bija, blīdz, nebija izgulēt dzeru. Jā, blīdz, un tāpēc pazud. Jūs iedomājaties, cik man vienā dienā iznāca ģerāva? Jūs to nezināt, tāpēc, ka es jums nebiju to teicis. Būtībā pa vienu vakaru tā, es nebiju piedzēries. Laikapstākļi arī bija tiksā, man bija Ford Escort, foršs aparāts, 1.8 Deutschniks, tas bija labs. Rītīgi raļu mašīna būtībā, bet es viņu tā neizmantoju. Bet sanāca, diemžēl, sūdīgi. Vienā vakarā es tā paskaitīju, blīn, 6 gramu man bija. Es zinu, kāpēc ne jau dēļ alkohola dzeru. Neko nelietoju, neko tur šnāv, nekās tur. Narkotikas, ja tāds vispār ir, huņzi, kur, nezinu. Man vienkārši laikapstākļi rudens bija. Lietas, slapš, vispār, čau, dubļi, tā tik pagriezināt netīšām saslīdē. Krustojumi, jūs tā iedomājat. TV ir krustojums,
Taiet un te, nu jājūt saprast. Tev ej krustojums un jāgriež ārā. Te jau nevar izbraukt pa dubļu, mazājoties blīz, iemals iekšā, ka atkal nāk, ka lietas līdz dubļu tagad čīgas. Blīz autīši manī vispār galīgi čaunieks, nu 6 reizes vienā vakarā. Jūs to var pārspēt? Nu, ja nevar, nu tad jums ir jāpārspēj. Tad jums būs zelts. Bet pagaidām man zelta medaļa pieder, nu šitie kāpeņu stāstiņi, jā. Kā jums tur gadījies, tur tā un tā, nu, vai vispār jūs godīgi brauc, nu, nē, es bijis. Jo arī tās pārkāpums, ka man vispār komentāri vairāk nav. Jo es zinu, ka es varēju braukt, nu, man, nu, atņēma tiesības netīšām. Nu, labi. Tu man palīdzēji netīšām arī kāds labs, nu. Bet, nu, bez mašīnas var iztikt, man nevajag. Es jau vēl sūdīgāks variants ir redzējis un dzirdējis, tagad man saparnos. Nu, vienkārši tā nepaveicās. Nu, blīn, tas nebija speciāli. Nu, jūs tagad arī papēt dziļāk, kā jums tur izēs, ko jūs ir redzējuši. Ja kaut kādi vispār galīgi непонятно, nu, tā droši var uzrakstīt man komentāru labenieks, nu, tādā ziņā, nu. Un man laikam jums būs jāsaka, pagaidām čavenieks, nu tad kaut kad jau tiksies. Aleluja, skuja, čau!